Sveiciens visiem skatītājiem, prieks būt atkal kopā ar jums, un šīs dienas tēma saucās kritika, ja? Mēs ar kritiku, man tā liekas, mūsdienās sastopamies aizvien biežāk, ja? Kad katram cilvēkam savs viedoklis, un katrs var izteikt kādu viedokli, vai kritizēt, vai pamatot, vai apstrīdēt, bet šodienas tiešraides mērķis ir paskatīties, kad pati kritika, jā, nav nekas jauns, jā, ka mēs arī lasot Bībeli, jauno derību, redzam, ka arī Jēzus dzīves laikā viņu kritizēja, un viņu kritizēja ticīgi cilvēki, farizēji, jā, kuru reliģiskie uzskati nesaskanēja ar to, kā Jēzus rīkojās. Vēl šodien mēs aplūkosim arī vasarsvētku draudžu dzimšanu, jā, aplūkosim tieši 20. gadsimta sākumu ASV, aplūkosim arī tos kristiešus, kas no Eiropas 16., 17., 18. gadsimtā izceļo uz šo kontinentu, uz šo ASV, un aplūkosim arī Azusas ielas atmodi, ja tās tendences, kas tur valdīja, gan, teiksim, tās pozitīvās, gan negatīvās, aplūkosim abas puses, ja, un tad varēsim darīt secinājumus. Sāksim ar jauno derību, Mateja evaņģēlija 12. nodaļu, sākot ar 22. pantu. Tad pie viņa atnesa dēmonu apsēst, kas bija akls un kurlmājums, un viņš to dziedināja tā, ka tas varēja runāt un redzēt. Un visi ļaužu pūls brīnījās un sacīja, vai tik šis nav Dāvida dēls? Ja, mēs redzam tādu, mēs zinām, ka Jēzus dziedināja cilvēkus, ja, un te viens no šiem gadījumiem, kad Jēzus atkal kādu cilvēku dziedina, ja, kam ir fiziskas problēmas, ja viņš neredz, viņš nerunā, ja, un Jēzus to saista ar demonisku apsēstību. Ja? Tātad šis cilvēks ir apsēsts, tādēļ viņam ir arī šīs fiziskās problēmas. Un Jēzus risina šo problēmu, šo cilvēku dziedina, izdzen ļauno garu, ja? Un cilvēkam atjaunojās šīs spējas runāt, redzēt. Ja? Nu, reāls brīnums notiek visu cilvēku acu priekšā, visu, kas tur bija. Ja? Un tā arī rakstīts, kad cilvēki brīnījās, ja, kas to redzēja, ja, un uzreiz viņi sazīmēja Jēzu Kristu, viņi teica, vai tik šis nav Dāvida dēls. Ja, mēs zinām, ka vecajā derībā tiek apsolīts, ja, ka no Dāvida dzimuma nāks Mesija, glābējs, ja, un cilvēki sāka saskatīt Jēzu, ja, šo Mesiju. Ja. Nu, protams, farizējiem tas nepatika, ja, un viņiem bija citas variācijas, ja, viņi izteica kritiku, ja, par to, ko tikko redzēja, par šo acīm redzamo Dievu brīnumu. Viņi izteica kritiku, ja, par Jēzu, par to, kā viņš to izdarīja, kā spēkā viņš to izdarīja. Skatāmies ar 24. pantu. Bet farizēji to dzirdēdami sacīja, šis jau izdzen dēmons ne citādi kā ar Belcebulu, dēmonu valdnieku palīdzību. Jēzus viņu domas zinādams teica, ikviena valsts, kas sevī sašķēlusies, tiks izpostīta, un neviena pilsēta vai nams, kas sevī sašķēlies, nepastāvēs. Ja nu sātans izdzen sātanu un ir sevī sašķēlies, kā tad viņa valstība pastāvēs? Tātad šie ticīgie ebreji, ja, šie farizēji, viņi apgalvo, ka Jēzus šo brīnumu izdarījis ir ar dēmonu virspavēlnieku, ar Belcebulu palīdzību, ja, tātad ar dēmonisku palīdzību veic šo brīnumu. Ja? Un Jēzus teica, kā tas ir iespējams, kad vēlns cīnās pret vēlnu, dēmoni pret dēmoniem, ja? Kā tad viņa valstība var pastāvēt. Skatāmies tālāk ar 31. pantu. Tad es jums saku, jebkurš grēks, jebkura zaimošana tiks cilvēkiem piedot, bet svētā gara zaimošana netiks piedota. Ja kāds, ko sacīs pret cilvēku dēlu, tam tiks piedots, bet kas runās pret svēto garu, tam netiks piedots ne šajā, ne nākamajā laikā. Ja, tātad Jēzus šo farizēju attieksmi, kad šo Dievu brīnumu, viņi teica, ka tas ir vēlns, kas to izdarīja, nevis Dievs, ja,
viņš to apzīmē kā ļoti smagu pārkāpumu, ja, kā zaimošanu pret svēto garu, ja, kas netiks piedota nec šai dzīvē, nec nākamajā pēcnāves dzīvē, ja, tā kā ļoti skarbi vārdi, ja, jo Jēzus jau, viņš visu piedod, ja Jēzus mir pie krusta, lai mūs attaisnotu, ja, bet mēs redzam šo ticīgo cilvēku, šo farizēju attieksmi, ja, ka viņi nonicināja reāli Dievu brīnumu, ja, un vēl jau vairāk, viņi vēl teica, ka tas jau nav Dievs, ja tas ir vēlna virspavēlnieks, ar kā palīdzību viņš to izdarīja, tātad nonicināja Dievu darbu, ja viņam vajadzēja sāk ticēt Jēzum, saprast, sazīmēt viņā Mesiju, ja, bet Jēzus neatbild tā laika šīs elites, ja, šo farizēju, šo izglītoto cilvēku reliģiskiem priekšstatiem, ja, jo viņi gaidīja Jēzu Kristu kā Mesiju, kā valdnieku, ja, jo šajā laikā Izraēla ir okupēta, viņi zem Romas impērijas varas, un viņi gaidīja kādu, kas atbrīvos viņu no šīs Romas impērijas varas, ka Izraēla sāks valdīt, ja, un ieņem šādu līderu lomu. Nu, lūk, un kādēļ viņi tā rīkojās, ja, pastīsimies. Mēs zinām, ka ir daudz pravietojumu, kur tiek runāts par Jēzu Kristu, ja, vēl vecajā derībā, vēl 600-700 gadus pirms Jēzus Kristu dzimšanas, ja. Un tā arī viens no pravietojumiem, kas ir apmēram 700 gadus pirms Jēzus piedzimšanas, Jeremija pravietis, 23. nodaļa ar 5. pantu. Redzi, nāk dienas, saka kungs, es riesīšu Dāvidam taisnības atvasi, un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu, un uz zemi darīs tiesu un taisnību. Jā, tātad ir pravietojums par Mesiju, jā, ka nāks dienas, jā, tātad no Dāvida dzimuma nāks ķēniņš, jā, tātad šie farizēji, viņi gaidīja valdnieku, ķēniņu, kas valdīs, jā, kas ieviesīs kārtību, ka būs taisnība, jā, ka Izraēla būs neatkarīga, jā, un, lūk, un protams, ka Jēzus neatbilda šiem kritērijiem, jā, viņš nāca kā mazs bērniņš, jā, pēc tam viņš bija kā dziedinātājs, jā, kas gāja pie vienkāršiem cilvēkiem, jā, un farizēji viņu nepieņēma, jā, un viņi domāja, kā no viņu tikt vaļā, jā, kā viņu iznīcināt, jā, novākt no ceļa, jā, un te mēs redzam viscaur ar kritiku, jā, kā šie farizēji redzēja šos notikumus caur savu reliģisko prizmu. Jā. Viņi neredzēja viņus objektīvi, bet viņi redzēja ļoti subjektīvi. Un, lūk, un, protams, kad arī tas, ka viņi gaidīja mazliet cita veida Mesiju, jā, šo ķēniņu, kas valdīja šo politisko valdnieku, jā, un Jēzus neatbild tam. Jā. Bet interesanti, ka pravietojumos ir dažkārt tas laika perspektīvi sablīvēt kopā, ja mēs zinām par Jēzus pirmo nākšanu, ka tā bija apmēram 2000 gadus atpakaļ, ja, un būs Jēzus otrā nākšana, ja, kurai mēs esam diezgan tuvu, un dažkārt pravietojumos šis laika posms ir sablīvēts, ka šie notikumi viens aiz otru, mēs zinām, ka Jēzus būs arī kā politisks valdnieks, ja, ka viņš valdīs pār visu pasauli, ja, un viņš darīs to no Jeruzālemes, ja, un tā kā viss tas piepildīsies, jā, bet tas nebija viņa valdīšanas pirmajā laikā, jā, tas būs viņa valdīšanas otrajā laikā, kad Jēzus otrais atnāks, ja mēs zinām šo 1000 gadu miera periodu, kad viņš valdīs par visu pasauli, viņš parādīs, kā ir jāvalda. Nu, lūk, bet mēs redzam, ka farizēji to neatzina, jā, un nepieņēma, nesaredzēja Jēzu. Protams, ne visi bija izņēmumi, bija Nikodēms, vēl tur kādi, kas tur viņam noticēja, bet vairākums tomēr nepieņēma viņu. Nu, lūk, un, protams, ka mēs zinām kristie vēsturē, jā, šīs kristiešu vajāšanas, jā, kas bija gan pirmajos 3 gadsimtos, gan ik pa brīdim, jā. Mēs redzam pasaules vēsturē, ka kristieši tiek nogalināti, un bieži vieni kristieši nogalināja citus kristiešus, kuru viedoklis nesaskanēja ar viņu viedokli, jā, tā kā katoliskā baznīca to darīja, jā, viņi pasludināja kādu par ķeceri un gāja nogalināt, jā, veselas kustības, jā, kas neatzina to hierarhiju, jā, kas ir katoliskā baznīcā, jā, un pret viņiem tika izsludināti krustakari, viņi tika nogalināti, jā, un to ik pa brīdī mēs redzam,
Nu, lūk, un tādēļ arī viduslaikos, jā, tur 16. 17. gadsimts arī Eiropā, jā, ka jau reformācija bija, un dažādi reformācijas atzari bija, jā, un bija atzari, kuri netika pieņemti, jā, kuri tika vajāti, jā, nu, un šie kristieši turot savu pārliecību, turoties pie savas pārliecības, viņi meklēja kaut kādus glābiņu, jā, un daudz emigrē tieši uz ASV, uz šo kontinentu, jā, kur viņi saprata, ka viņi varēs brīvi ticēt, jā, nebūs nekāds, kas viņus piespiedīs ticēt tā, kā citi grib, vai ne. Nu, lūk, un tātad daudzi kristieši īpaši devās uz ASV un uzskatīja šo došanos uz ASV, jā, kad Dievs tur radīs jauno Jeruzālemi, jeb apsolīto zemi. Tātad viņi izceļoja no Eiropas, jā, kur tika vajāti, un Ameriku uztvēra kā Dieva dāvātu patvērumu reliģijas brīvībai. Jā. Tātad Amerika arī zināmā mērā ir saistīta ar kristietību, ar kristiešu izceļošanu uz šo valsti. Tātad Amerikas Savienotās valstis tika dibinātas salīdzinoši nesen, 1776. gadā, 4. jūlijā, jā, kad 13 Ziemeļamerikas kolonijas pieņem neatkarības deklarāciju Filadelfijā. Ja? Tātad tas ir oficiāli ASV kā valsts, kā Amerikas apvienotie štati, ja? Dibināšana 1776. gads, tātad 251 gads, ja? ASV tātad salīdzinoši tā ir jauna valsts, jā, bet mēs redzam to nozīmi, jā, mēs redzam, ka pirmie izceļotāji bija kristieši, kas tur devās, jā, un mēs redzam to Amerikas nozīmību arī mūsdienās, jā, ka tā ir valsts numur 1, kas nosaka pasaulē šo politiku, jā, kas ir pasaules policists, ja mēs tā varam teikt, kas pieskata pasauli, jā, lai nebūtu šis 3. pasaules karš, lai nebūtu atomkarš un tā tālāk, jā. To mēs visu redzam, jā, bet, protams, ka Bībele arī brīdina, ka būs šis 3. pasaules karš, jā, bet mēs redzam šo ASV to nozīmīgu. Nu, lūk, un daudz kristību grupu vajāšana Eiropā bija viens no iemesliem, kāpēc tūkstošiem cilvēku no 17. līdz 19. gadsimtam izceļoja uz ASV kontinentu, īpaši uz ASV. Jā, tātad bija šie kristieši, kas no Eiropas bēga, jā, un tagad mēs pasīsimies tās grupas, kas tad bēg uz ASV. Tātad pirmā grupa ir puritāņi un pilgrimi, jeb svētceļnieki, jā, tātad šī kustība Anglijā bija no 16. līdz 17. gadsimtam. Tātad tur valdīja anglikāņu baznīca, un tos, kas gribēja radikālāk attīrīt baznīcu no katolicisma paliekām, vajāja. 1620. gadā Piligrimi, jā, tātad ar kuģi Mayflower devās uz Ameriku, kur dibināja Plimutas koloniju Massachusettsā. Ja. Viņi bija angļu puritāņi, kas meklēja reliģijas brīvību. Ja. Tātad pirmā grupa, jā, puritāņi, jā, un šie piligrimi, jā, kas no Lielbritānijas devās, jā, viņi bija vieni no pirmajiem, jā, kas devās no Lielbritānijas uz ASV jau 1620. gadā, jā, tad ASV vēl nebija nodibināta oficiāli, jā, tur bija Anglijas kolonijas. Otrā grupa bija kvekeri, jā, kvekeri radās arī 17. gadsimta Anglijā. Viņi ticēja tiešai Dieva gara vadībai un noraidīja baznīcas hierarhiju. Par saviem uzskatiem viņus vajāja gan Anglijā, gan citur Eiropā. Daudz devās uz Pensilvāniju, ko 1681. gadā dibināja kvekers Viljams Pens, kā patvērumu reliģijas brīvībai. Ja, tā tad šie kvekeri, ja, noraidīja šo hierarhiju, kas bija katoliskā baznīcā, ja, kaut kas līdzīgs arī lutraņu baznīcā, ja, pēc tam bija, un viņi devās jau pie šiem, kas pirms tam jau bija šiem puritāņiem, šiem piligrimiem, uz to Pensilvāniju, un tur meklēja šo patvērumu, un arī uz citām Amerikas pilsētām. Tad mēs redzam šos vairākus izceļošanas viļņus, jā, bet mēs redzam, ka pamatā tur bija ticīgi cilvēki. Trešā grupa bija menonīti, jeb amīši,
radās 16. gadsimtā reformācijas laikā kā anabaptisti. Jā, tātad kristīja tikai pieaugušos, ja viņi bija tie, kas pārkristīja. Viņi teica, ka bērnu kristība nav leģitīma, jeb tā nav to, ko Bībele saka, jo Bībele saka, tev ir jātic, un tad tu vari tikt kristīts. Jā, tātad zīdaiņu kristīšana nedara. Nu, lūk, arī šie tika vajāti. Tātad tos vajāja gan katoļi, gan luterāņi, gan kalvinisti. Jo anabaptisti uzskatīja par jo viņus uzskatīja par bīstamiem sabiedrības kārtībai, ja, tāpēc, ka viņi pārkristīja cilvēkus. Daudzi menonīti vēlāk arī amīši izceļoja uz Ameriku, īpaši Pensilvāniju, vēlāk Ohio, Indiānu un citām pavalstīm. Ja, tā jau ir trešā grupa, ja, šie menonīti, amīši, ja, kurus vienkārši arī Eiropā vajāja, nogalināja viņa muka, ja, un atrada šo patvērumu tieši ASV. Ceturtā grupa ir luterāņi, jeb reformāti no centrālās un austrumu Eiropas. Piemēram, vācu luterāņu reformāti no Saksijas un citām vietām. Daļa no tiem Eiropā apspied vietējās varas un viņi meklēja labākas dzīves iespējas. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā no Baltijas un Vācijas uz ASV devās arī daudz luterāņi. Ja. Tātad dažādos periodos mēs redzam, ka no Eiropas, jā, arī no Baltijas, Latvijas devās uz ASV ticīgie cilvēki, jā, un tie iemesli dažkārt bija ekonomiski, jā, bet visbiežāk bija tieši reliģiski, ka viņi tika vajāti, jā, un tur viņi varēja brīvi ticēt, jā, tur neviens viņus neapspieda. 5. grupiem morāvieši, jeb herhūtieši, jā, jeb brāļu draudzes, kā mēs viņus pazīstam Latvijā. Tāda herhūtiešu brālība radās 1722. gadā Saksijā, grāfa Cincendorfa zemē, jā, bija misionāra kustība, lai gan viņus sākumā vajāja, vēlāk viņi brīvprātīgi devās misijā arī uz Ziemeļameriku, piemēram, Pensilvāniju. Jā, tātad pret viņiem bija gan vajāšanas, gan vēlāk viņi devās misijas braucienos, zinām, ka arī uz Latviju viņi brauc, jā, šajā 17. Jā, 18. gadsimtā, jā, devās uz Latviju, mācījās latviešu valodu, viņi bija amatmeistari, jā, un viņi vietējiem iemācījās latviešu valodu un stāstīja par Dievu cilvēkiem saprotamā veidā, ja, un sākās šī atmoda, ja, krogi tika slēgti ciet, ja, un cilvēki pa naktīm mežā savācās, pielūdz Dievu. Arī bija šī mēlēs runāšana, ja, ka bērni, kad pat saņem svētā gara kristību, ja, un runāja mēlēs, un pēc tam vecāki atgriezās, jā, fantastiska atmoda, vispār to daudzi vēsturnieki apzīmē kā lielāko atmodu, jā, ko veic šī brāļa draudz, ka tieši tas bija Latvijā, jā, šai teritorijā, jā. Nu, lūk, un viņi arī kaut kāda daļa devās uz ASV. Tātad no Eiropas uz Ameriku pārsvarā devās vajātās protestantu grupas, jā, puritāņi, kvēkeri, anabaptisti, menonīti, amīši, morāvieši, kā arī citi, kas meklē ticības un sirdsapziņas brīvību. Jā. Tātad mums jāsaprot, ka Amerikas saknes ir šīs kristīgās, jā, šie kristieši, kas tika Eiropā vajāti, viņi izceļojot, veidoja tur kopienas, grupas, jā, un tā ir tā bāze ASV. Protams, tur arī bija cita veida cilvēki, jā, bet bija ļoti daudz tieši šādi ticīgi cilvēki. Nu, lūk, mēs zinām, ka ASV 20. gadsimta sākumā sākās šīs vasaras svētki, ja bija Pentekosta draudzes, ja, un apskatīsim arī šo vēsturi, kā tas radās. Ja, tātad vasaras svētki ir pentekostālā kustība, angliski holiness, jeb svētuma kustība. Saknes meklējamas šajā holiness kustībā 19. gadsimta ASV, kas uzsvēra svētumu, garīgu atmodu un ideju par to, ka kristietim var būt arī otrs garīgais piedzīvojums pēc atzimšanas. Ja, tad, kad cilvēks piedzīvo šo pestīšanu un glābšanu, ir kāds vēl kāds garīgs notikums, ko cilvēks var piedzīvot, ja, ko viņa apzīmē ar svētā gara kristību. Ja. Tātad jau cilvēks ir pestīts, glābts, ja, ka šis notikums ir atsevišķs. Mēs jau pagājušais runājam, ja, kad mēs saņemam svēto garu, nu, varbūt dažādi veidi, kā to citi cilvēki pat pirms pestīšanas un glābšanas svēto garu saņēma, citi saņēma caur ūdens kristību, citi pēc tam, kad apustuļi uzlika rokas, tad ir dažādi šie varianti. Bet šī kustība uzsvēra, ka tas ir atsevišķs piedzīvojums, ja, kā svētā gara kristība. Nu, lūk, 1900. 1901. gadā
Čārls Foks Parhams atvēra Topekā, Hanzasā, Bēteles Bībeles skolu, kur viņš un viņa skolnieki pēta Bībeli par svēto garu. Ja. Tātad šī Bībeles skola, ja, un viņi iet tēmu tieši par svēto garu, par vasaras svētku dienu, ja, kā šis svētais gars nāca vasaras svētku dienā pār mācekļiem, ja, kā jaunā derībā mēs apustuļu darbos lasam, ja, kā uguns mēls, kā vējš, ja, kas nolaidās, un viņi sāk runāt jaunās mēlēs, jaunās valodās, ja, kā svētais gars deva izrunāt. Ja. Un paskatīsimies tālāk, tātad Parhams uzskatīja, ka runāt mēlēs ir pierādījums tam, ka cilvēks ir piedzīvojis Dieva gara kristību pēc atzimšanas. Ja. Tātad pierādījums tam, ka tu esi saņem šo svēto garu, ir spēja runāt mēlēs, jeb svētajā garā. Viens no pirmajiem gadījumiem, kad kāda viņa skolniece Agnese Ozmane, esot sākus runāt mēlēs, jeb valodās, tiek datēts ar 1901. gada 1. janvāri. Ja, tātad šī bija studente Agnese Ozmane, ja, kas mācījās pie šī Čārlza Parhama, ja, un viņi studēja šo apustuļu darbu, ja, nodaļu par svētā gara nākšanu, un viņi palūdz šo Bībeles skolas vadītāju, lai tas par viņu aizlūdz, lai viņi arī saņem šo svēto garu un spēj runāt, jā, šais jaunajās mēlēs, un lai saņem šo piedzīvumu kā svētā gara kristība. Jā, tad tas, kā saka, tas tajā laikā jau bija valdīja uzskats, jā, kad varbūt tas jau ir pagātnē, varbūt tas bija tikai 1. gadsimtam, jā, bet viņa pamatoties uz Bībeli vienkārši lūdz, lai viņš aizlūdz, jā, un šis Čārls Parhams aizlūdz par šo Agnesi Ozmani, jā, un viņi saņem šo svētā gara kristību ar līdzējušu zīmi, ar runāšanu mēlēs, jā, un sākās garīgā atmoda, ka cilvēks saprata, ka arī 20. gadsimtā var piedzīvot to, ko mēs lasām Bībelē, jaunajā derībā, 1. gadsimtā, ja, kad bija vasaras svētku diena, ka svētais gars nāca, kad cilvēks sāk runāt jaunās mēlēs, cilvēki varēja saņemt dziedināšanu, bija šis, dažādi šīs svētā gara izpausmes, ja, bet viena no tām centrālām tieši runāšana mēlēs. Lūk, un tālāk mēs pastīsimies par Azus ielas atmodu, kas sākās Losandželosā 1906. gadā. Tātad šī notikuma vieta tiek minēta kā pentekostālās kustības dzimšanas brīdis, kad Viljams Seimors rīkoja publiskas sanāksmes, kurās daudz cilvēku ziņoja par gara doto pieredzi, jā, runāšanu mēlēs, dziedināšanu. Azus ielas misijas kļuva par centru, no kura kustība izplatījās uz citām ASV daļām, vēlāk visā pasaulē. Ja, tātad, tas tālāk no šīs Bībeles skolas, pats šis Viljams Seimors bija afroamerikānis, ja, un viņš arī bija šai Bībeles skolā, ja, un viņš dzirdēja par šo svētā gara kristību, ja, un viņš mācījās, bet viņš nebija saņēmis šo svētā gara kristību. Un tad viņš, kad aizbrauc uz mājām, jā, viņš lūdza Dievam, lai viņš saņem šo svētā gara kristību, jā, un viņš mājās piedzīvo šo piedzīvojumu un sāk runāt šais jaunajās mēlēs. Un viņš sāk rīkot sapulces, sākumā mājās, jā, pēc tam jau citās telpās. Un tā sākās šī Azus ielas atmoda, jā, kas bija no 1906. līdz 1915. gadam. Jā, tātad ilgu laiku, 9 gadus. Tātad ASV Losandželosā bija šis kustības sākums, ja, dievkalpojumi bija ļoti īpaši savā garīgajā intensivitātā un netradicionālā formā. Lūk, un arī pastīsimies, kā šie dievkalpojumi norisinājās, ja, tad, es saku, bija jau kaut kāds ierasts un neierastas formas, ja, un te tieši bija neierastas formas, un tad pirmais ir ilgstoša un intensīva dievkalpojumi, ja. Dievkalpojumi Azus ielas draudzē bieži bija vairākas stundas, dažreiz pat visu dienu. Cilvēki bieži palika stāvot vai staigājot, lai piedalītos lūkšanās, dziedāšana un garīgās pieredzes saņemšana. Ja, tātad šie dievkalpojumi viņi nebija limitēti, tu nekad nezināji, cik viņi ilgi būs, ja, tur pāris stundas vai 10 stundas vai vēl ilgāk. Ja.
Tātad cilvēki paļāvās uz svētā gara vadību, jā, viņam sākumā arī tur nekādas struktūras nebija, viņi vienkārši salasījās kopā un gaidīja uz svēto garu, jā, lai svētais gars iesāk kaut ko, vai ar dziesmu, vai ar kaut ko citu, jā, un viņi gaidīja uz šo svētā gara darbību. Otrais - lūkšana un svētuma meklējumi, jā. Lūkšana bija centrālā daļa, jā, šais Azusas ielas atmodā. Draudzes locekļi lūdza par grēku piedošanu, jā, tad grēku nožēlbi, dziedināšanu un svētā gara piepildījumu, jā, tad par šīm 3 lietām, jā, bet tad lūkšana ieņēma arī tādu centrālo lomu šais sapulcēs. Svētā gara klātbūtne tika īpaši gaidīta, un bieži vien cilvēki tika piepildīti vai krita garā, jā, kas ir raksturīts pentekostāļu praksē, jā, ja vasarsvētku draudzēm. Tātad viņi gaidīja uz šo svētā gara izliešanos, ja piepildījumu, jā, kādi cilvēki arī zem svētā gara spēka krita, jā. Mēs arī Bībelē redzam pat vecajā derībā, kur Sauls, jā, ķēniņš Sauls, jā, ir vairākas reizes, kur Bībelē redzams, ka viņš dodas pie praviešiem, viņš nokrīt uz savu vaigi, jā, un ir atslēdzies tur, diennakti, jā, tā kā jebkādā vietā viņš arī piepildās ar svēto garu un sāk runāt kā pravietis, jā, un tā kā mēs redzam, šī līdzīgas izpausmes jau vecajā derībā, jā, nemaz nerunājot pa jaunu. Lūk, un te kaut kas līdzīgs bija šais Azusas ielas dievkalpojumos. Trešais - runāšana citās valodās, jeb glosālija, jā. Cilvēki bieži sāk runāt citās valodās, ko viņi nezināja, kas tika uzskatīts par svētā gara zīmi. Šī praksa piesaistīja daudz cilvēku uzmanību un kļuva par vienu no atmodas atpazīstamākiem simboliem. Jā, tātad runāšanā mēlēs, jeb valodās, jeb svētajā garā. Tas bija centrs, jā, šīm Azusas ielas atmodai. Tālāk, 4. - dziedināšana un mūzika. Jā, mūzika bija spontāna un emocionāli intensīva. Draudz dziedāja garīgas dziesmas, bieži improvizējot. Dziedāšana un instrumenti tika uzskatīti par līdzekļiem, kā izjust Dieva klātbūtni. Ja? Tā arī mūzikas instrumenti tika lietoti, ja? Bet tur vairāk bija improvizācijas. Ja? Kā jau es teicu, viņi gaidīja uz svētā gara darbību, ja? Ja viņi padevās un mēģināja saprast, ko kurā brīdī, ja? Un viņi tā vairāk bija improvizācija. Un 5. - visas rases un sociālo slāņu līdzdalība. Ja, tad Azusas ielas draudz bija unikāli tādā ziņā, ka tajā piedalījās gan melnādainie, gan baltie cilvēki, kas tajā laikā ASV bija liels retums. Šī integrācija izcēlās arī dievkalpojuma atmosfērā. Cilvēki lūdza un slavēja Dievu kopā, neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Ja. Un tas ir īstenībā unikāli, ja, jo mēs zinām, ka šajā laikā ASV ir rasu segregācija, ja, kad baltādainie un melnādainie tika nošķirti, ja, un viņi atsevišķās kopienās dzīvoja, ja, un reti kad pārklājās, ja, bet šeit mēs redzam, ka viņi kopā slavē Dievu, ja, tātad vienalga, vai tu esi kādas ādas krāsa, cik tu esi bagāts vai nabaks, viss tur bija vienlīdzīgi. Un 6. - brīnumu un dziedināšanas. Dievkalpojuma laikā bieži paziņoja par brīnumainu dziedināšanu un garīgām atklāsmēm. Šīs pieredzes piesaistīja cilvēks no dažādām vietām, radot Azusas ielas draudzei starptautisku slavu. Ja, tātad nebija vienkārši runāšana mēlēs vai tur kaut kāds garīgs izpausmes, bet reāli brīnums, dziedināšanas, ja, kas arī tika fiksēts, kas tika pierakstīts, arī publicētas. Ja. Kopumā dievkalpojuma Azusas ielas atmodā bija ļoti spontāni, emocionāli intensīvi, pilni lūkšana, dziedāšana, svētā gara darbības un brīnumu pieredzēm. Tas bija laikmets, kad ticīgā pieredze un emocionālā dalība bija svarīgāka par formālām liturģijām. Ja? Tātad šis dievkalpojums nebija formāls, kā cilvēki pieraduši, ja? Bet viņš vairāk bija tāds emocionāls, ja? Kā jau es teicu, viņi vairāk gaidīja uz svētā gara vadību, ja? Uz svētā gara kustību, ja? Un nebija konkrēti arī struktūras vismaz sākumā. Lūk, un te mēs mazliet pastīsimies arī par to sākumu, jā, atmodas 1906. gadā, tad atmodas sākums bija aprīļa mēnesī. Viljams Seniors, afroamerikāņu garīdznieks, ierodas Losandželosā un sāka vadīt lūkšanas mājās par svētā gara kristību. Jā, tad viņš pats mājās saņēma šo svētā gara kristību, un pēc tam viņš sāka rīkot šīs sapulces mājās, jā, un arī dažādās citās vietās, līdz viņš
sāka šais vecajās noliktavās, Azus ielā, ja, rīkot, ja, jo tur bija vairāk vietas, vairāk cilvēku varēja sabraukt. Tātad aprīļa beigās uz lūkšanām mājās pulcējās arvien vairāk cilvēku, daudz baltādainiem kopā melnādainiem ticīgajiem. 1906. gada maijs, un viņi pārcēlās uz Azus ielu. Draudze pārvietojas uz Azus ielu 312, vecu noliktavu, kas kļūst par atmodas centrālo vietu. Šeit sākās ilgstoši dievkalpojumi, bieži no 12 līdz 16 stundām dienā. Ja. Un pat cik, jā, es teicu, nav kārtības, nav struktūras, cilvēki vienkārši salasījās kopā, ja gaidīja uz Dievu svēto garu, ja, gan lūdzi, gan dziedāja, bet tas viss bija spontāni, ja, un pēc tam jau tur kaut kādas struktūras sāka veidoties. No 1906. līdz 1907. gadam intensīvie lūkšanu un dziedināšanas gadi, ja, tātad tas pats sākums, ja, cilvēki sāka piedzīvot runāšanu citās mēlēs, ja, tad glosulāli, krita zem svētā gara spēka, ja, jeb krišana garā. Draudzi kļūst par vietu, kur cilvēki no dažādām rasēm un sociālām grupām lūdz kopā. Ziņojumi par dziedināšanu brīnumiem izplatās visā Losandželosā un ASV. Ja, tātad ļoti intensīvi sākumā bija šie runāšana mēlēs, dziedināšanas, ja, un šīs ziņas izplatījās, protams, tālāk, ja, un aizvien vairāk cilvēku pievienojās. Ja. 1908. gadā šī kustība iegūst starptautisku atzinību, tad atmoda piesaista uzmanību no reliģiskām publikācijām ārvalstu ticīgajiem. Daudzi ceļotāji ierodas, lai piedalītos dievkalpojumos un mācītos par svētā gara darbību. Draudzes locekļi sāk atgriezties savās dzimtajās vietās, izplatot pentekostāļu kustību visā pasaulē. Jā, tad cilvēki arī jau starptautiski dodās uz ASV, piedalās šīs atmodas sapulcēs un tālāk jau uz savām valstīm ved šo mācību jau par svēto garu, par svētā gara kristību. 1909. 1910. gads draudzes paplašināšanās. Dievkalpojumi kļūst vēl vairāk organizēti, lai uzņemtu pieaugušo ticīgo skaitu. Vairāk draudzes locekļi, piemēram, Florence Crawforda, sāk braukt uz citām pilsētām, veidot jaunas draudzes. Ja, tātad jau tiek dibināts līdzīgs draudzes citur ASV, ja, un mēs redzam šī Florence Crawforda, ja, piedalās draudžu veidošanā, jaunu draudžu veidošanā. 1911. 1915. gads Azus ielas atmodas beigu posms. Ja. Tad lielākā daļa sākotnējā dalībnieku pāriet uz citām pilsētām un sāk savas draudzes. 1915. gadā Azus ielas draudze formāli izzūd, bet tās mantojums turpina ietekmēt pentekostāļu kustību visā pasaulē. Līdz šim brīdim vairāk nekā 1 miljons cilvēku pasaulē bijuši tieši vai netieši ietekmēti no Azus ielas pieredzes. Nu, lūk, kā es teicu, jā, tāda šī kustība, jeb šī atmoda bija 9 gadus, jā, un sākotnējie posmi bija ļoti intensīvi, jā, kad cilvēki piedzīvo dziedināšanas, atbrīvošanas, jā, no ļaunajiem gariem un tā tālāk, un vēlāk jau mēs redzam arī, kad šīs zīmes mazinās, jā, un jau tiek dibināts citas draudzes, citur ASV un arī ārpus ASV cilvēki jau sāk šīs idejas nest ārā, jā, un ir šī svētā gara atmoda, mēs varam teikt arī citās valstīs, citās. Nu, es domāju, ka vairāk nekā miljons cilvēku, jo, nu, ja mēs paskatāmies, tas tā kustība fantastiski, jā. Nu, lūk, un, protams, kad, ja mēs runājam par kritiku, un bija jau kritika arī jau, kā ja mēs esam runājuši, jau 1908. gadā, kad tur vēl viss bija diezgan daudz dziedināšanas saņēma, ja, ka jau bija kritika kādos laikrakstos, ja, ASV 1908. gadā tika minēts, ka šī kustība pārstāv labklājības evaņģēliju, ja, kaut gan tajā laikā bija tikai runa par dziedināšanu, nebija par finansēm, par bagātību, bet par dziedināšanu, par runāšanu mēlēs, par svētā gara dāvanām, un jau šī kustība tika kritizēta.
Un, protams, kā jau vienmēr šādās kustībās ir kaut kas dievišķs, jā, ir svētā gara inspirēts, bet ir kaut kas demonisks, jā, jo parasti šādās sapulcēs, kur ir spēcīga svētā gara izpausme, ir kaut kāds demonisks darbības, ja tur ļaunie gari iziet ārā, kāds tur kliedz, kāds tur gar zemi vārtās un vēl kaut ko, jā, tā kā ir gan viens, gan otrs, jā. Un mēs paskatīsimies vairākus tādus fiksētus notikumus, ja, kur ir šādas dažādas izpausmes. Tātad dalībnieks nezināms baltādains vīrietis. Notikums. Lūkšana laikā viņš pēkšņi krita garā, ja, tātad viņš bija gar zemi, sāka kliegt. Citi draudzes locekļi sākumā bija satraukti, bet Seimors un citi garīdznieki lūdza par viņu. Rezultāts. Vīrietis nomierinājās un vēlāk liecināja, kas sajūta ļaunā spēka, izvadīšanu un svētā gara klātbūtni. Ja, tad cilvēks atzīst, ka no viņa izgāja šis ļaunais gars. Ja, un, protams, vizuāli vērot, to bija droši vien šausminoši. Ja. Mēs jau zinām par eksorcismiem, ja, kur ļaunie gari iziet, pat ir filmas uzņemts. Ja, tas nav nekāds jauks kaut kas, ko skatīties. Tur parasti ar kliedzieniem, ar bļāvieniem, ar vārtīšanos, ar tādām dažādām demoniskām izpausmēm saistīts. Otrais – neparasta balss un runāšana citās valodās. Dalībniece Florence Crawforda, ja, ko jau mēs iepriekš minējām, ja, kas vēlāk kļuva par nozīmīgu šo vasarsvētku draudzes līderi. Notikums. Dziedināšanas lūkšanas laikā viņi pēkšņi sāka runāt valodā, ko nezināja. Daži aculiecinieki to interpretēja kā gara maldinājumu. Seimora reakcija. Viņš lūdza klātesošos pārbaudīt, vai šī valoda saskana ar Bībeli. Un drīz izpausme tika uzskatīta par īstu svētā gara dāvanu. Ja, tātad viņi mēģināja identificēt, viņi visus reiz nepieņēma, ja, kā īstu un reāli. Ja. Bībeli mācīja, pārbaudiet garus, ja, kā viņi mācīja, tā pārbaudīja un atzina, ja, ka šis cilvēks ir saņēmis svētā gara kristību ar līdzīgošu zīmi runāšanu mēlēs. Trešais – smieklu un raudu lēkmes, jā, dalībnieks, jauna sieviete, afroamerikāņu kopienā. Notikums. Pēc spēcīgas lūkšanas viņas sāka nekontrolēt smieties un raudāt vienlaikus, kas izraisīja dažu cilvēku satraukumu. Rezultāts. Seimors mācīja pārējos palikt mierīgiem un lūgt mieru, un sieviete pēc tam liecināja par dziļu iekšēju dziedināšanu. Ja, tātad ir dažādi šīs izpausmes, ja, kas no malas vērotājiem šķiet dīvainas, jocīgas, biedējušas, ja, bet mēs redzam, ka šis mācītājs afroamerikāņu Seimors, viņš neapjūk, ja, viņš saka, palieciet mierīgi, lūdziet, ja, un mēs redzam, gala rezultātā sieviete piedzīvo iekšēju garīgu dziedināšanu. Skatāmies tālāk. 4. Fiziskā satricināšana dziedināšanas laikā. Dalībnieks vidēja vecuma vīrietis. Notikums. Pēc lūkšanas viņš sāka trīcēt un kustēties nekontrolēti, acīm redzot piedzīvot garīgu cīņu. Seimora reakcija. Viņš pielika rokas un lūdza par aizsardzību, un vīrietis pēc tam stāstīja, ka jutās atbrīvots no iekšējiem traucējumiem un sāpēm. Ja. Tātad dažādi šīs izpausmes, jā, un vēl viena 5. Spoku, jeb ļauno garu novērojums. Dalībnieks Franks Bratmans, viņš gan liecinieks, gan rakstnieks, un notikums viņš aprakstīja, ka reiz lūkšana laikā kāds cilvēks sāka izturēties tā, it kā viņu vadītu kāda cita būtne, ar dīvainiem kliedzieniem un kustībām. Seimors uzskatīja, ka dažreiz negatīvās izpausmes var būt garīgas cīņas daļa, un aicināja ticīgos palikt mierīgiem un lūgt par aizsardzību un dziedināšanu. Ja, tātad arī kaut kādas ļaunā gara manifestācijas, jo es saku, kur ir svētais gars, tur bieži vien ir, ka dēmoni iet ārā, ja, un tas var dažādi izpausties, ja, bet, protams, nevajag krist izmisumā, panikā, ja, bet saglabāt mieru un lūgt vienkārši, jo svētā gara spēkā, ja, viņi tiek izdzīti ārā, ja, un mēs redzam, jā, ka cilvēki tiek atbrīvoti, jā, līdzīgi kā Jēzus savā kalpošanas laikā, ja izzina ļaunos garus un dziedināja cilvēkus, jā, un dažkārt šī dziedināšana arī saistīta ar ļauno garu izdzīšanu.
Un, protams, ka bija arī kaut kāds jau tas uz šo Azusa ielas jau kustības beigām, jā, jau kaut kādas domstarpības viņam parādījās ar citiem draudzes locekļiem, jā, un kustībās nebija tik vērienīgi kā sākumā. Tāda konflikts, jā, par pestīšanu un svētā gara darbības starp mācītām Viljonu Senioru, jā, un draudzes locekļiem. Tātad Seniors mācīja, ka patiesi kristīgai dzīvē nepieciešams svētā gara piepildījums, kas parasti izpauž runāšanā citās valodās, jeb mēlēs, dziedināšanā un aktīvā lūkšanā. Ja? Tātad viņam bija kaut kādi kritēriji, ja? Kādam jābūt kristietim, ja? Un ne visi to varēja izpildīt. Daļa draudzes locekļu uzskatīja, ka viņa pestīšana vai ticība ir apdraudēta, jo viņi nav piedzīvojuši šīs ekstrēmās garīgās pieredzes. Tas radīs spiedienu dalībniekiem, un daži jutās nenovērtēti vai morāli nepilnvērtīgi, ja, jo nepiedzīvoja šādas pieredzes. Ja. Tātad ne visiem bija šīs runāšanas mēlēs, dziedināšanas vai kaut kas cits, ja, un draudzē bija tāda, vai šķelšanās, vai domstarpības, tā mēs varam teikt. Tas bija viens iemesls, jā, tātad ne visi piedzīvoja šo intensīvu svētā gara darbību, jā, kā sākumā, jā, atceramies, tas jau šīs kustības noriets. Un otrs bija praktiskais, jeb emocionālais nogurums, jā, tātad dievkalpojumi bieži bija ilgstoši, emocionāli intensīvi un fiziski daudz prasīja, no 12 līdz 16 stundām. Daudz dalībnieki, īpaši tie, kuriem bija ģimenes vai darba pienākumi, vairs nevarēja piedalīties tik intensīvi, kas lika viņiem justies atstumtiem vai mazāk ticīgiem. Ja? Tātad, protams, katru dienu pa 12, pa 16 stundām cilvēki nevarēja atļauties, ja? Un tas lika viņiem justies, ka viņi nav īsti pilnvērtīgi, ja? Ka viņi nevar visur piedalīties, ja? Trešais – sociālā un rasu integrācija. Azusas ielas draudzē piedalījās cilvēki no dažādām rasēm un sociāliem slāņiem, kas tajā laikā ASV bija ļoti neparasti. Daži baltie dalībnieki atsaucās uz sociālām normām, un tas izraisīja aiziešanu no draudzes. Jā. Tātad bija cilvēki jau šai beigu posmā, jā, pa 1915. gadu, jā, kurām īsti nepatika, kā afroamerikāņi, jā, melnādainiem bija kopā baltādainiem, jā, un tas viņus izraisīja neapmierinātību, jā, un arī kādi aizgāja no šīs draudzes. Ceturtais – nozīmīgākās aiziešanas. Daļa ticīgo pārgāja uz citām pentekostāļu jeb vasarsvētku draudzēm, kur mācība bija mazāk strikta, uzrunā par svētā gara pieredzi. Lielākā daļa vadošo līderi arī sāka dibināt jaunas draudzes citās pilsētās, piemēram, Florence, Crawford un citi. Tādējādi Azusas ielas centrālā loma pamazām samazinājās. Jā. Tātad tika dibināts citas draudzes un cilvēki vienkārši pārgāja uz citām draudzēm. Jā. Protams, tas nebija kā sākumā, arī vispār, ja mēs paskatāmies atmodas kustības, viņš taču nav 9 gadus jau no vietas, jā, ir kaut kāds intensivitātes, tur sākumā bija intensīvi, tur pa vidu, jā, tā vidējā līmenī uz beigām jau nebija vairs tā, bet tomēr mēs redzam ko tas izraisīja pasaulē, jā, šo vasarsvētku draugu kustību, jā, un tur ļoti daudz cilvēku nāca pie Kristus, jā, pieredzēja šīs līdzējošās zīmes, dziedināšanas, ļauno garu izdzīšanas, runāšanas jaunās mēlēs. Jā. Lūk, un kāda bija šī mācītāja afroamerikāņa Seniora reakcija, jā, kad cilvēki gāja no draudzes prom, dibināja savas draudzes. Tātad Seniors bija satraukts, bet saglabāja pazemību. Viņš centās mācīt, ka svētā gara darbība ir brīva un neaizstājama, bet nevar piespiest cilvēku piedzīvot konkrētas izpausmes. Viņš uzsvēra, ka pestīšana nāk no ticības Kristum, nevis tikai no emocionālām vai fiziski garīgām izpausmēm. Jā, tātad pats mācītājs, jā, pretēji tiem oponentiem, draudzes locekļiem, jā, kur uzskatīja, ka obligāti viņiem ka viņi jutās slikti, ka viņiem nav šī pieredze. Viņš teica, ka tas jau nebalstās pestīšanā un glābšanā, ka pestīšana balstās Kristu Jēzu, ja? Nevis kaut kādos emocionālās vai fiziskās izpausmēs, ja? Bet fakts, jā, ka tas ir labi, ka viņš saglabāja šo pazemību, ja? Bet mēs nevaram novērtēt pa maz, ja? Jo šī kustība ir, man jau liekas, ka viens no spilgtākiem kristietības
izpausmēm, jā, jo tas ļoti, jo, nu, kā mēs varam saprast, tā ir autentiska vai nav autentiska pieredze, jā, pēc augļiem, jā, Jēzus pats mācīja, jā, pārbaudīt, skatīties uz augļiem, ja augļi ir labi, tad tā kustība ir no Dieva, tā kā mēs sākumā runājam par Jēzu, ja, kur viņš kurumēm un aklu cilvēku dziedina, ja, un farizēji to saka, nē, tas ir vēlns, kas to izdarīja, nevis Dievs. Un Jēzus teica, tā ir svētā gara zaimošana, ja. Tad pēc augļiem redzēt, un skatāmies Mateja 7. nodaļa 15. pantu. Uzmanieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, taču no iekšpuses tie plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogus no ērkšķiem vai vīņus no daļiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nelāks koks labus. Ja? Tā tad Jēzus brīdina, ja, uzmanieties no viltus praviešiem, ja, kas izskatās pēc kristiešiem, ja, bet no iekšienes tie plēsīgi vilki. Ja. Un kā viņus varam pazīt, ja, nevis pēc skaistiem vārdiem, bet pēc augļiem, vai tev ir augļi. Ja. Un, protams, ka šajā vasaras svētku kustībā ir augļi, ja, gan ASV, gan citur pasaulē, ja, un pēc tā mēs varam identificēt. Ja. Un, man jau liekas, ka tas ir tāds Dieva brīnums, ja, kas notika tad, ja, un ik pa brīdim notiek pasaulē, ja, kāda atmoda, ja, arī individuāls atmodas var notikt, ka cilvēki vienkārši nāk pie Dieva, ja, ka tu saproti, ka tev tāda formāla kristietība, nomināla kristietība neapmierina, ja, ka tev ir kaut kāds, ka tu gribi kaut ko vairāk, ja, ka tu gribi šo personīgo kontaktu ar Dievu, ja, ka tu saproti, ka tev nepietiek tikai ķeksīšu pēc aiziet uz dievkalpojumu, bet tu saproti, ka tās taču ir tavas personīgās attiecības ar tavu glābi, ar Dievu. Ja. Un tas, protams, var mainīt un izraisīt cilvēku dzīvē šo personīgo atmodu. Un tad tu arī savādāk uztvērs gan dievkalpojumus, ja, gan bībeles lasīšanu, gan lūkšanu. Nu, lūk, bet tas pirmais kontakts, protams, ar Dievu ir tad, kad tu atzīsti, ja, kad tu esi grēcinieks. Ja, es domāju, mēs jau visi saprotam, ka mēs nedzīvojam svētas dzīves. Ja, Bībelē teiks, ka nav neviens svēts, ka visi grēkoši, visi vainīgi svēti Dievu priekšā. Ja. Un Dievs to zina, tādēļ viņš sūtīja uz šo zemi savu dēlu Jēzu Kristu, kurš bija nevainīgs, ja, kurš uzņēmās mūsu grēkus, kurš mira pie krusta un samaksāja izpirkumu maksu par ikvienu cilvēku, par ikvienu grēku, lai ik viens cilvēks varētu nākt pie Dieva, varētu ticībā pieņemt to, ja, jo tas ir Dieva pestīšanas plāns, ka nevis ar saviem darbiem mēs glābjamies, bet ar to darbu, ko Jēzus pie krusta izdarīja. Un Bībelē teikts, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu par savu kungu, tu tiksi glābts. Ja, tas ir tā kā tava pozitīvā reakcija uz to, ko Jēzus izdarījis, ja, un kad tu sāc ikdienas, ja, veido šīs attiecības ar Dievu, ja, bet parasti ar kaut ko tas ir jāsāk, un jāsāk tieši ar šo, ka tu saproti, ka tu bez Dieva vairs nevari vai negribi, ja, ka tu gribi tālāk šo dzīves ceļu iet kopā ar Dievu, un tieši pieņemot šo pestīšanu un glābšanu, to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis. Tā kā, ja tu vēlies šai vakarā vai ierakstā vēlāk YouTube kanālā Ojārs Puķītis, ja, grib pieņemt Jēzu par savu kungu, vienkārši ticībā, ja, balstoties uz evaņģēliju, uz to, ko es pateicu tikko, ja, ticībā tu vari pieņemt Jēzu Kristu, ja, par savu glābēju, lai tas attiecās uz tevi, tad vari kopā ar mani skaitīt šo lūkšanu, saki tā: Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, piedod visus manus grēkus. Es lūdzu Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi Jēzus vārdā. Amen. Nu, lūk, tā kā tas ir svarīgi arī šo lūkšanu pateikt. Jā, es to esmu 2 reizes teicis, ja, kāds varbūt vairāks, kāds mazāk reižu, ja, bet svarīgi ar kaut ko iesākt, ja, ka tu vienkārši Dievam pasaki jā vārdu, ja, ka tu to gribi, ja,
un tālāk jau nākamais solis būtu ūdens kristība, jā, jo Bībelē teica, kas tic un top kristīts, tas tiks glābts, jā. Tic un top kristīts, jā. Arī ļoti svarīga lieta, jā, ticībā uz Jēzu Kristu pieņemt ūdens kristību, jā, bet kā jau es teicu, tās ir attiecības ar Dievu mūža garumā, tas nav kaut kāds viens piedzīvojums, tā nav viena lūkšana, tas nav vienkārši kristība, tās ir attiecības ar Dievu ikdienas, jā. Un tādēļ es iesaku katru dienu rezervēt Dievam kādu laiku, varbūt sākumā tās ir 5 minūtes, un sākt varbūt ar lūkšanu, lūkšana ir saruna ar Dievu, ka tu ar saviem vārdiem vienkārši izsaki to, kas ir tavā sirdī, saki to Dievam, sāc lasīt Bībeli, jā, īpaši jauno derību, jā, un ikdienas lasi 1 vai 2 nodaļas, kas arī ir kontakts, ir komunikācija ar Dievu, jā, un tur tev Dievs atklās, kāds viņš ir, kā viņš vēsturē veidojas attiecības ar cilvēkiem, un kā viņš tagad veido attiecības ar tevi, jā. Un tā ir daļa, ko mēs varam darīt mājās, ja, kuru mēs varam darīt tur, kur mēs atrodamies, ja, bet ir ticībai otra daļa, publiskā daļa, kad mēs apmeklējam dievkalpojumus, ja, un ļoti svarīgi atrast kādu baznīcu, draudzi, kur tu vismaz reizi nedēļā vari tikties ar citiem ticīgiem cilvēkiem un kopā pielūgt Dievu, klausīties sprediķu. Es pats apmeklēju kristiešu draudzes Prieka vēsts, no rītā pulkstens 11. Rīgā Bērzonas ielās 6 būs dievkalpojums, tā kā esat mīļi aicināti, jā, es jūs ielūdzu, jā, jūs varat personīgi atnākt un piedzīvot, jā, tā kā mēs runājam par Azusas ielas atmodu šodien, jā, tā jūs varat piedzīvot šo personīgo atmodu savā dzīvē, vienkārši atnākot uz dievkalpojumu, piedzīvojot, jā, to atmosfēru, to vidi, kas tur ir, un tā ļoti daudz cilvēki nākuši pie Kristus, jā, sākuši savas attiecības ar Dievu. Tā kā abas šīs daļas ir ļoti svarīgas, ko mēs mājās varam darīt un ko mēs varam darīt publiski dievkalpojumā. Nu, lūk, tā kā paldies par uzmanību, paldies par pacietību, lai Dievs jūs svētī, citai reizē. Tā.